Mūsu zeme Latvijā! Augusts, Džakarta. Ceļā pavadīts gandrīz 28 stundas, bet lielā diena Latvijas izlases pirmā spēle pasaules kausā pret Libānu. Šādu nogurdu bija vērts, jo lielie basketbola svētki ir sākušies. Šodien mēs dodamies uz arēnu, kur mēs sakausim Libānu. 25 stundu lidojums, viss kārtībā. Dēļ Latvijas, kāpēc ne? Galvenais jūtot savā sirdīs, ka mēs uzvarēsim, un pēc tam mēs uzvarēsim nākamo komandu. Un pēc tam pēc nākamās komandas mēs uzvarēsim nākamo komandu. Šajā čempionātā vēlējāmies reprezentēt Latviju pēc iespējas labāk. Loģiskais solis bija reprezentēt Latviju kā zvaigžņu komanda 1935. Atstājām pēc iespējas autentiskāk, gribējām pieturēties pie old school, tā var arī redzēt principā pēc mūsu zaķiem un kēdām. Tad uz muguras uzlikām Latviju un reprezentējām Latviju ne atsevišķu spēlētājus. Ozovs Ātrītīgi. Komandai Zolīda uzvara, un Zolīda, protams, arī fani. Tieši tā kā... Kā jūs redzat, mums ir gandrīzai sākuma piecinieks, Gražuls, Žagars un... Rolands Smits. Šis ir austrālietis Lorenzo. Mums bija brīva biļeti vien. Tā kā basketbols ir jauks, mēs viņam iedevām biļeti, mums bija liekas krekls. Un lūk, ar MVP kreklu. Ceru sagaidīsim komandu, dabūs viņam parakstu, ko aizvest mājās. Nu kas par dienu, kas par uzvaru, kas par spēli? Čāļi monstri, 6. spēlētājs arī dzem. Dargie draugi, rīt atpūtas diena, tas nozīmē laiks iepazīt Džakartu.